Čau, mani sauc Elna Nostašova. Man ir 18 gadu, es mācos Rīgas valsts 2. ģimnāzijā. Man interesē māksla un kultūra. Ar to es arī vēlos saistīt savu dzīvi, kā arī veselīgs dzīvesveids un sportiskas aktivitātes. Sveiki, mani sauc Arta Dimante. Mācos un dzīvoju Ogrē. Mācos Ogres tehnikumā par reklāmas dizaineri. Mācos 4. kursā. Šogad beigšu skolu. Aizraujos ar veselīgu dzīvesveidu, lietoju veselīgu pārtiku. Man ļoti patīk sports. Man patīk skriešana, peldēšana, joga un pilates. Čau visiem! Mani sauc Diana Zamārina. Man ir 22 gadi. Mācos Rīgas 1. medicīnas koledžā par zobārstniecības mākslu. Brīvajā laikā esmu karsēmeiteņu, turības karsēmeiteņu komandā. Atpūšos ar draugiem, skatos hokeju, piedalos daudz un dažādos projektos. Un tieši tāpēc arī piedalos Miss un Misters Ogre 2014. Čau! Mani sauc Gunts Āķis. Man ir 22 gadi. Mācos valsts policijas koledžā. Brīvajā laikā nodarbojos ar basketbolu, volejbolu, patīk lasīt grāmatas, iet uz teātri un kino, bet vislielākā aizraušanās man ir cīņas sports. Sveiki, man sauc Helvijs Jānis, man ir 18 gadi. Es mācos Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, bet dzīvoju Ogrē. Brīvajā laikā es nodarbojos ar basketbolu. Vasarās daudz spēlēju beach volejbolu, bet ziemās braucu snovot. Man ļoti patīk augstums un es pārtieku no adrenalīna. Mans lielākais sapnis ir izlikt ar izplatni. Čau, man sauc Ilja Moisejevs. Es mācos Ogres valsts ģimnāzijā. Man patīk spēlēt ģitāru un spēlēt volejbolu. Savu brīvo laiku es pavadu lasot, spēlējot šahu un vienkārši patīk pavadīt laiku ar draugiem. Čau! Mani sauc Katrīna Šķēle. Esmu 18 gadus jauna. Mācos Ogres 1. vidusskolā 12. klasē. Brīvā laikā es nodarbojos ar tautsdeju dejošanu. Dejoju jau kopš 4 gadu vecuma. Pašreiz es dejoju tautsdeju ansamblī Ogre. Vēl man patīk peldēt un slēpot. Protams, arī brīvajā laikā es apmeklēju teātri izrādes un dažādas mūzikas koncertus. Sveiki! Mani sauc Kristaps Ilga. Man ir 21 gads un es mācos Rīgas Stradiņu universitātē rehabilitāciju. Ko es daru savā ikdienā? Es palīdzu cilvēkiem. Esmu treneris jau kā 2 gadus. Un, ja runāju par hobijiem, man tādi ir 3. Fotografēšana, ceļošana un, man liekas, hobijs, kas ir pilnībā visiem – dzīvot laimīgi. Sveiki, man sauc Kristīna Bērziņa, man ir 18 gadi. Mācos Ogres valsts ģimnāzijā. 2. gadu aktīvi nodarbojos ar fitnesu un veselīgu dzīvesveidu. Pasniedzu to arī citiem. Mans otrais hobijs ir ceļošana. Man ļoti patīk ceļot apkārt, izzināt citas kultūras un uzzināt, kā citi cilvēki dzīvo un kāds viņu dzīves moto. To es pievienoju sev un veidoju sevi tādu, kāda es esmu. Čau, mani sauc Lārs Purkalītis. Man ir 20 gadi. Apgūstu profesiju Ogres tehnikumā. Mani hobiji ir basketbols, vasarā arī pludmales volejbols un veikbords. Labdien, mani sauc Lelda Podniece, man ir 23 gadi. Es šobrīd jums pastāstīšu nedaudz par sevi un iepazīstināšu. Man jau ilgus gadus ir 2 nodarbošanās, 2 nopietnas darba vietas. Pirmā ir tā, ka es vadu pati savu nelielu uzņēmumu, kurš nodarbojas ar tirdzniecības un audiovizuāliem pakalpojumiem. Un otrkārt es arī strādāju par televīzijas un kino producenti. Šis darbs ir mans sirds darbs, es to no visas sirds mīlu, man ļoti, ļoti tas patīk, un tāpēc es arī paralēli šogad iegūšu bakalaura grādu šajā sfērā. Un plānoju turpināt arī noteikti studēt maģistratūrā. Par manām interesēm, mana lielākā kaislība, protams, ir saistīta ar ekrānu no abām pusēm, bet man arī ļoti patīk lasīt, daudz izglītoties, pilnveidot sevi, piedalīties dažādos konkursos, maksimāli sevi attīstīt. Es arī rakstu grāmatas un rakstu scenārijus filmām, un būtībā viss, kas ir saistīts ar sevis pilnveidošanu un izzināšanu, ir tas, kas man no visas sirds interesē. Paldies par uzmanību. Čau, mani sauc Rikārds Vējš. Es dzīvoju Ikšķelā, bet mācos Ogres valsts ģimnāzijā, 12. klasē. Mani hobiji ir BMX, ar ko es nodarbojos aptuveni 2-3 gadus. Un brīvā laikā man patīk arī nodarboties ar basketbolu un fitnesu.